Tuvojoties Ziemassvētku laikam, daudziem no mums biežāk gribas apjaust dzīves patiesās vērtības. Varbūt ceļojumam atvēlēto naudu kādam ziedot, varbūt ciemošanos pie vecās mātes laukos aizstāt ar nakts klubu apmeklējumu. Tā varētu turpināt ilgi un dikti. Es gribu jums parādīt vēl kādu alternatīvu. Tiem, kas sapņo par savu māju, šodien tas vairs nav tik nereāls un dārgs sapnis, kā pirmajā mirklī šķiet. Tā apgalvo uzņēmums Līvas grupa, kas darbojas Jaunpilī jau no 90. gadiem. Tas izveidots bijušā kartupeļu lauka vietā un šodien nodrošina darbu 50 darbiniekiem, kuri galvenokārt ir vietējie. Sākot ar kokapstrādi, bet vēlāk attīstoties, uzņēmums piedāvā logu, durvju, kāpņu, garāžu vārtu, koka fasāžu un mēbeļu ražošanu. Aptuveni pirms 5 gadiem uzņēmums veiksmīgi iemēģinājis roku pildrežģu māju ražošanā, par ko stāstījām kādā no mūsu iepriekšējiem raidījumiem. Taču jau tagad Līvas grupa piedāvā kādu jaunumu, proti kompaktās mājas. Tās ražošanas ziņā būtiski neatšķiras no pildrežģu mājām, taču šīs ir veidotas nevis pēc individuāla projekta, bet pēc noteikta standarta. 3 gadu laikā speciālisti uzprojektējuši māju, kas ir maza, ap 70 kvadrātmetriem. Tā ir lēta, silta, ekonomiska, ar pilnu iekšējo un ārējo apdari, mēbelēta, taču vienistabas dzīvokļa cenā. Māja galvenokārt paredzēta jaunajām ģimenēm. Protams, mēs saprotam, ka jaunai ģimenei nevajadzētu būt pārāk daudz, varbūt tās rocības un tās naudas. Tādēļ arī centamies izveidot šo produktu pēc iespējas pieejamāku. Viena lieta ir nopirkt māju vai dzīvokli, otra lieta ir viņā dzīvot un sekt visus izdevumus, kas saistīti ar šī dzīvokļa uzturēšanu. Un šī konkrētā māja ir projektēta tādā veidā, lai šie izdevumi būtu maksimāli mazi. Tas nozīmē, ka standarta 70 kvadrātmetru mājai, ko apsilda ar elektrību un gaisa siltumsūkni, izdevumi par apkuri būs vien 30 latu mēnesī. Klientu vērtībai visu mājas komplektu, ieskaitot kāpnes un mēbeles, uzņēmums ražo uz vietas. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir iespēja izvēlēties, kādas būs durvis, logi un pat mēbeļu krāsa. Koksni mājas ražošanai iepērk no sadarbības partneriem Latvijā, Krievijā un Zviedrijā. Šos dēļus sazāģē jeb izgarina, izņemot ārā vietas, kurās ir zāri vai plaisas. Tālāk sazāģēto materiālu frēzē, lai dēļu galos izveidotu savienojumu robeņus. Tagad dēli ir iespējams kvalitatīvi salīmēt kopā, veidojot to garāku. Kad tas paveikts, dēļu sēvelē līdz gludumam uz 4-pusīgās sēveles, līdz dēlis ir sagatavots līmēšanai brusēs. Pamatā to biezums ir atkarīgs no mājas projekta un pasūtījuma. Dēļu virsmu noklāja ar līmi un liek plakaniski uz lielās preses. Tad presē, veidojot ļoti izturīgas un precīzi taisnas konstrukcijas. Kad bruses gatavas, tās padod uz datorizētu kokapstrādes darba galdu, jeb, kā saimnieks to dēvē, uz māju būves līniju. Šeit tiek iestrādātas savienojuma vietas, lai vēlāk māju varētu kopā salikt gluži kā LEGO konstrukciju. Šādas konstrukcijas atzītas par izturīgākām nekā skrūvētām vai naglotām, jo naglas un skrūves rūsē, tādā veidā bojājot koku, bet pie šīs tehnoloģijas tas ir izslēgts. Gatavās bruses krāso ar speciālu dārgu krāsu, kas veidot uz ūdens bāzes un ir nekaitīga apkārtējai videi. Paralēli top paneļi, kas veidos jūsu mājas sienas. Koka skaidu plāksnes, kas piesūcinātas ar parafīnu, no abām pusēm līmē klāt neoporam jeb siltumizolējošam materiālam. Tas ir silts, mitrumizturīgs un viegls. 2000 kvadrātmetru lielās ražotnes telpās darbinieki izgatavo arī mājas logus, durvis, kāpnes un citas daļas. Logu izgatavošanai izmanto 3-kāršo Latvijā ražoto stikla paketi, kas ir 2 reizes siltāka par citiem logiem. Gatavās konstrukcijas sapako un ved uz uzstādīšanas vietu. Līvas grupas speciālisti izveidos stabveida pamatus un nepilnu mēnešu laikā uzstādīs jūsu jauno māju. Šo mazo kompakto māju īstenībā var novietot jebkur cilvēku. Viņus izvēlās gan, teiksim, kā otro mājokli pie kādā skaistā dabas nostūrī, gan arī, protams, viņu var novietot kaut kur piepilsētā, jo tā ideja tomēr bija tāda, ka mēs varam aizvietot dzīvokli. Tomēr tā savu māja ir daudz ērtāk nekā dzīvoklis, it sevišķi, ja mēs skatāmies, kad visas izmaksas ir salīdzināmas ar jebkādu dzīvokli. Ja? Līvas grupas būvētās mājas jau ir iecienījuši gan vācieši, gan arī spāņi. Savu produkciju uzņēmums eksportē uz šīm valstīm. Zīmīgi, bet šo koka māju ražošanu uzņēmums idejiski aizguvis tieši no Vācijas. Cilvēki tad prasa, cik šāda māja ir izturīga. Visas rāmju konstrukcijas ir ļoti izturīgas būtībā pret visādām vibrācijām, pat pret pamatu nosēšanos. Japānā, pieņemsim, šādus koka karkas mājas iesaka būvēt seismiski nedrošajos rajonos, jo tā māja var čīkstēt, krakšķēt, brakšķēt, bet zemestrīcē viņa pat nesagāzīsies un nekas tur nenotiksies.
Mīts vai patiesība, bet speciālisti atzīst, ka šādi veidota koka māja ir 5 reizes siltāka par guļbaļķu būvi.